Čau! Šis video būs veltīts vīriešiem. Ja tu esi precēts un sāc just, ka esi emocionāli iztukšots, tev nav nekāda jauna ideja, nav naudas, biznesā ir iestājusies krīze, nav darba, esi uz bankrota sliekšņa, vispār nezini, ko darīt un nav spēka, atnākot mājās sieva zāģē, neesi kaut ko nopircis, neesi kaut ko atnesis, zeķes esi izmētājis, nekur neesi viņu aizvedis, mājā neko nepalīdzi, uzmanību nepievērs un tam līdzīgi. Tas nozīmē tikai to, ka tu esi aizsēdējies mājās. Jā, tu nepārklausījies. Padoms no mana skolotāja, kuru es ļoti cienu, un šo domu es arī pilnībā atbalstu. Ja vīrietis ilgi dzīvo mājās, mājas atmosfērā, sievas uzraudzībā, viņas aprūpē, viņš zaudē savu vīrišķo enerģiju. Sievietes sagrauj vīrieša enerģiju, viņam ilgi dzīvojot kopā. Tas ir pilnīgi normāli. Sieviete ieved vīrieti komforta stāvoklī, rūpējoties par viņu. Visas sievietes ir divnieki, un vīrieši visi ir piecinieki. Sievietes ir dzimušas sajūtās, bet vīrieši ir dzimuši loģikā. Apziņas skaitlis 2 ir nācis, lai sagrautu apziņas skaitli 5, un tas ir fakts. Mēnesis sagraus Merkuriju. Tāpēc visas sievietes sagrauj vīriešus, un tas ir pilnīgi normāli. Kāpēc agrāk vīrieši nesagruva savās emocijās, jo viņi vienkārši nedzīvoja mājās? Kāpēc vīriešiem ir lieliskas attiecības ar mīļākajām, jeb draudzenēm, nezinu, kā lai viņas nosauc, jo viņi vienkārši nedzīvo kopā. Viņi kopā pavada laiku, ceļo, iet uz restorānu, bet kopā viņi nedzīvo. Bet ar sievieti, kuru dzīvo kopā, viņš zaudē savu vīrišķo spēku. Lai cik kolosāla sieva vīrietim nebūtu blakus, tā vienalga viņu sagraus. Tāpēc vīrietim, ja viņam nav stratēģijas un nav sapratnes, ko darīt, kā rīkoties, un viņam ir zudusi enerģija, pirmais, kas ir jādara, tas ir savāc savu somu un vienkārši brauc prom no mājām. Tev pietiks ar zobu birsti, vienu zeķu pāri un tīrām apakšbiksēm. Brauc uz mežu vai uz kādu vietu, kur vari pabūt viens. Izbļaujies, attīries, atpūties, sakārto savas domas. Tā var būt arī viesnīca, pirts pie dabas un tam līdzīgi. 2-3 dienas pabūt vienam ar sevi un tikt vaļā no sievišķās enerģijas un komforta, ko viņa tev sniedz. Labāk ir uz nedēļu, bet ne visi to var atļauties. Tev ir jābūt stratēģim, nevis mājas palīgam vai iepirkuma maisiņu nesējam. Vīrietim no sieviešu enerģijas ir jāuzlādējās. Apskāvi, noskūpstīji, protams, arī bez seksa nevar iztikt, un viss prom no mājām. Jo ilgāk tu sēdēsi mājās, jo tu zaudēsi vēlmi vispār kaut ko darīt. Tā kā ievies sev šo kā sistēmu vismaz reizi mēnesī uz 3 dienām, ezers, telts, mājiņa, pirts un viena glāze alkohola. Tikai viena, nedomā vairāk. Kad būsi viens, tad nedomā par savu sievu vispār. Ja tu sāksi par viņu domāt, tev parādīsies jūtas, un tev iegūtā enerģija atkal aizies prom. Tavs uzdevums ir nopelnīt naudu, iedot sievai bankas karti, apgādāt ģimeni. Viss. Atceries, ka viss, ko tu nopelni, tas nav tavs. Tas ir dots taviem bērniem un sievai. Tā kā, dārgās sievietes, ļaujiet vīriešiem, esot jums blakus, elpot. Ļaujiet viņiem justies kā vīriešiem, kā medniekiem. Un nevajag vaktēt katru izziņu, apošņāt viņa kreklu un tam līdzīgi. Gājies tāpatās aizies un nav teikts, ka pie labākas. Vēlu veiksmi!